Tā, mēs turpinām lasīt 15. nodaļu, un mēs esam tikuši līdz tai vietai, kur Jēzus saviem mācekļiem saka: es jums to pavēlu, mīliet cits citu. Un runādam par to, mēs jau pagājušo reizi pieminējām, ka šeit šī pavēle pirmajā brīdī var skanēt tādi neparasti, jo tas cilvēciskais priekšstats jau ir tāds, ka nevar jau pavēlēt mīlēt kādu. Jo sirds jau vai nu mīl, vai nu nemīl, vai nu pieķeras, vai nu atmet, vai tā tas mums šķiet. Bet mēs arī runājam par to, ka Dieva pavēles ir atšķirīgas no cilvēciskām pavēlēm, par kurām mēs parasti domādam par pavēlēm. Ka Dievs, tas kungs, saka, lai top gaisma top. Cilvēks to varētu teikt un nekāda efekta nepanākt. Dievs saka, dzīvām radībām augļojieties un vairojieties. Un saka, cilvēku dzimumam augļojieties, vairojieties, piepildiet zemi. Un tas notiek. Tātad šī Dieva pavēle ir brīnišķīga, visvarena. Viņa ne tikai, pasaka to, kas it kā būtu prasīts no radījumiem vai no dabas stihijām vai no cilvēkiem, bet šī ir tāda brīnišķīga lieta, ka Dieva pavēle viņa arī panāk to, ko viņa pavēl. Dieva paša spēkā un darbā. Proti, mēs atcerējāmies arī 10 baušļus, kuri saka, tev būs, tev nebūs. Šo glika brīnišķīgi uztverto valodas formu, nevis vienkārši aizliegums vai vienkārši pavēle, bet ar tev būs un tev nebūs. Ja? Kas iezīmē jau to brīnišķīgo perspektīvu pestīšanas, ka galu galā tie, kas šos baušļus tur, arī pieredzēs un piedzīvos to, ka viņu dzīve mainīsies saskaņā ar šiem baušļiem. Jā, tas ir bauslības un evaņģēlijas spēkā. Jā, tas nenotiek uzreiz, un tāpat kā Dieva pavēles citas ir izstieptas laikā, šis piepildījums, viņu šo pavēļu piepildījums, šo Dieva vārdu piepildījums. Tāpat arī šī viņa aicina mūs domāt par to, viņa aicina mums darboties, šīs mīlestības labā darboties pie tām lietām, kas šo mīlestību arī vairo. Un, protams, jāatceras ir tas, ka mīlestība viņa vienmēr veidojas un nāk caur ciešanām un sāpēm un skumjām. Tas jāsaprot. Mīlestība veidojas no tā, bieži caur to viņa veidojas, ka cilvēkam sāp, ka viņš cieš, un tas viņa sirdi dara mīkstu. To mēs redzam jau arī pie tādām dzīves lietām, un tas ir tas piemērs, ko arī jūs esat no manis jau dzirdējuši, ka kādreiz, kad mēs redzam kādu cilvēku, kurš tiešām ir mīlestības, līdzjūtības, palīdzēt gatavības pilns, parasti tie ir retāk jauni ļaudis, biežāk tie ir jau ļaudis, kas ir padzīvojuši šai pasaulē, tad mēs varam vaicāt viņam, kā mīļo mammīt vai mīļais tēvs vai dzīve bija viegli? Atbild būs nē, bija grūti, un daudz ciešanas arī veido šo mīlestību. Šai pasaulē ir šī vieta, kur mums ir
jācieš un jānoskumst un jānopūšas un jāpacieš arī kādu ļaunumu un nepatikšanas. Un tālāk pestītājs runā par pasauli. Ja pasauli jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīdusi jau pirms jums. Ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder. Bet tā kā jūs neesat no pasaules, es jūs no pasaules esmu izraudzījis. Bet es jūs no pasaules esmu izraudzījis, pasauli jūs ienīst. Tikko pestītājs runājas par mīlestību. Un, ja uzreiz arī šī pasaules situācija tiek atklāta kā nevis kā tāda, kas šo mīlestību sekmēs ar savu mīlestību, bet kā tāda, kas šo dievišķo mīlestību, kas ir atklājusies Dievam savu vienpiedzimušo dēlu pasaulē sūtot, ka viņš par mums sevi atdotu un mēs caur viņu dzīvotu, ka šī dievišķā mīlestība neizraisīs pasaules mīlestību un būs vienīgais pamats visiem ticīgajiem, lai varētu piepildīties šis Dieva dēla dotais bauslis. Es jums to pavēlu, mīliet citu. Tas viss notiek pasaules naida kontekstā. Pasaulē nebūs tā, ka pasaule savu mīlestību sekmē šo Dievu mīlestību. Nē. Pasaules naids, pasaules, līdz ar to ļaunā daba. Šādā pasaulē pestītājs ir nācis. Mēs zinām, tuvojas krusta stunda, kur visi mācekļi beigs un atstās viņu vienu. Jānis, brālēns Jānis uz radinieku tiesībām, tad vienīgais būs tur pie krusta. Pievedīs tur Jēzus māti, kur nebūs visu laiku pie krusta, bet viņš viņu pievedīs, lai viņi var atvadīties no dēla, jo protams, ka pie krusta jau tā stāvēšana bija tāda nosacīta, jo tur jau tā principā jau būtu tā kā jāgatavojas visu to dienu stāvēt. Jūdi zināja, kā parasti pie krusta miras dienām, bet tā kā nākamā bija lielā svētku diena, tad skaidrs, ka šis mokošais nāves sods tiks pārtraukts, kā mēs to zinām, kā viņš arī tika pārtraukts, šos cilvēkus nonāvējot, ja tā varētu teikt, priekšlaicīgi. Viņi nenomira krusta nāvē, tā bija, zinām, privilēģija, ja tā drīkst teikt, tikt sistam krustā pirms tādiem svētkiem, kur nevarēja atstāt tevi dienām mocīties tur, ja? Bet tās pašas dienas pievakarē, tad mocībām darīja galu. Tas tā skan jocīgi, bet tas savā ziņā bija tāda zināma veiksme tiem, kas toreiz tika sodīti. Bet, protams, māte jau nestāvēja visu laiku klāt, viņa tika pievesta kā tad, kad Jēzus pēkšņi ieraudzīja, ka te ir māte un ir Jānis tur, viņš teica, redzi, sieva, tavs dēls, redzi, tava māte, saka savam māceklim. Ja? Bet visi viņu atstāja, un jo šis pasaules naids Jēzus krusta nāvē parādās visvairāk. Šī pasaules mīlestība, viņa nesaiet kopā ar Dieva mīlestību. Nevelti mēs lasām, šķiet Jēkaba vēstulē, taču tas bija, kur Jēkabs saka, šīs pasaules mīlestība ir ienaidība, ir ienaids Dieva acīs. Tātad pasaules mīlestība ar Dieva mīlestību nesaiet kopā, tās ir dažādas mīlestības. Viņas nesadzīvo. Tāpēc kādreiz visa tā jūsmīgā parunāšana, viņa tukšā parunāšana par to, ka Dievs ir mīlestība, un viss, kas vien šai pasaulē ir mīlestība, tad jau uzreiz iegūst dievišķu mirdzumu un ir ceļš pretī dievišķai mīlestībai. Tā nav. Mēs saprotam, ka Dieva mīlestība stāv pretī, viņai stāv pasaules naids, un pasaules mīlestībai stāv pretī Dieva naids. Tās ir lietas, kas nav
tā savienojums vienkārši ar vārdu mīlestība. Tās divas dažādas mīlestības. Un šajā vietā mēs to arī redzam, ka tas, ka viņi pieder Jēzum, ka viņi mīl citu un ka Dieva mīlestība uz viņiem paliek un viņi paliek uzticami Jēzum, tas izraisa pasaules vislielāko naidu. Neko pasaule tā nenīst, kā Kristu un tos, kas pieder Kristu. Un te nevajadzētu domāt, ka pasaule šeit apzīmē visu to, kas ir, ja tā varētu teikt, zem tās koordinātu ass mīnus daļā. Ja mēs iedomājamies koordinātu as, tur ir 0, uz augšu ir plus daļa un uz apakšu mīnus. Pasaulē ir mīnus daļa, tas ir tās ļaunās lietas. Slepkavība, tur zaimi, laulības pārkāpšana, netiklība, alkatība. Viss tās lietas, ko mēs saprotam, kas tiešām ir elle zemes virsū jau. Nē, pasaulē jau ir milzīgi attīstīta plusas, kur ir gudrība, kur ir taisnība, kur ir sasniegumi, kur ir visas tās lietas, ko mēs pasaulē redzam. Iedomājieties, ko tik tagad pasaulē cilvēki nav varējuši sasniegt. Tādu, par ko vēl pirms 200 gadiem pat sapņot viņiem fantāzijas pietrūka. Ja viņi kaut ko tādu ieraudzītu, kas šodien ir ikdienas lietas, tad tā būtu tāda atklāsme viņiem un tāda sasniegums. Bet ko? Vai tad cilvēks, tāpēc, ka viņš ir iemācījies tādas lietas, kā viņš šodien māk, ar to mazāk nīst Kristu un kristieši? Vai tas viņus ir pietuvinājis Dieva mīlestībai? Taču nē. Protams, ka nē. Tur nekas nemainās. Tātad pasaule gan savās negatīvajās izpausmēs, ko mēs varētu teikt, kā samaitātā pasaule, grēka pasaule, gan tas, tas izcilākais pasaulē, uz ko vien cilvēks ar savām dabiskajām spējām, prātu ir spējīgs, viņš ir spējīgs uz ārkārtīgi daudz. Gan drīz vai mēs vairāk zinām to, kas tajā plus asī ir, tie milzīgie sasniegumi, nekā tie dziļie kritumi tajā mīnus daļā. Plus asī nav slikti, jā. Tā ir pasaule. Es runāju, ko nozīmē pasaule. Pasaule nozīmē to vislabāko, kas pasaulē ir, pēc dabiskās lietu kārtības, cilvēku pasaulē, viss, ko viņi zina, viss, kas ir viņu kultūra, viss tas augstākais cilvēku sasniegums, un, protams, arī visi grēki. Tas viss ir pasaule. Nav tā, ka pasaule ir tikai tā mīnus daļa, tas, ko mēs uzreiz skaidri redzam, slikts un nekam nedara. Bet tur arī viss tās labākās daļas, par ko mēs varētu būt sajūsmā. Labāk jau būtu tikai mīnus daļa. Nē, labāk būtu, ka ir abas. Ja mēs dzīvotu pasaulē, kur pasaulē būtu tikai mīnus daļa, tad tā būtu jau vēl. Paldies Dievam, ir krānā ūdens, paldies Dievam, ir mobilie sakari, paldies Dievam, ir visas tās lietas, kas palīdz mums dzīvot komfortā, bet tas viss pieder pasaulē. Tātad, šīs vislabākās lietas, kas pasaulē ir, viņas stāv pretī Dievam un nekādā veidā netuvina Dievam. Viņas tuvina cilvēku tam elkam, kur viņš pats sevi apzinās un gandrīz iedomājas kā Dievu. Jūs būsit kā Dievi. Un tas nesadara kopā ar atgriešanos no grēkiem, tas nesadara kopā ar mūžīgās dzīvības dāvanu, kas ir Kristū saņemama un dāvāta. Drīzāk cilvēks centīsies saņemt mūžīgo dzīvību, es savus smadzeņu impulsus ierakstīdams kādā matricā un ielīdams kādā superdatorā, iedomādamies, ka viņš tā dzīvos mūžīgi. Kas, protams, tā nebūs. Vai arī mēģinās sasniegt fizisku nemirstību kaut kādu. Bet tas, ko saka svētie raksti, pirmkārt, Dieva mīlestībā ir atklāta patiesība par cilvēku, par viņu grēcīgumu, par ļaunumu. Tālāk par to būs runa, par atgriešanos no grēkiem, par grēku atmaskošanu
ko dara svētais gars, kas ir svētā gara darbs. Ja? Bet pati pasaule kā tāda, ar visu to, kas viņā ir, tiek saukta par pasauli, un Jēzus saka, ja pasauli jūs nīst, tad ziniet, mani tā ir ienīlusi jau pirms jums. Tas viss iesākās Ēdenes dārzā, kad cilvēks, iekārodams būt kā Dievs, jau negribēja Dievu šajā ceļā ņemt līdzi. Viņš novērsās no Dieva. Uzgriez Dievu muguru. Viņš sāk attālināties no Dieva. Un attālināties no savu pestītāju. Un šis Jēzus izteikums ienīdusi, tātad tas nav tā, kā kaut kāds tāds emocionāls, atsevišķs uzplūds vai epizode, kur kaut kāda naida izpausme ir kaut kādā tādā īpašā veidā atklājusies, bet tur ir tā pabeigtais laiks, perfekts. Kaut kas līdz galam noticis. Šī pasaule ir nevis izjutusi tur naidu, kaut kādu vai impulsu, vai nesaprašanas vai kā, bet viņa ir nonākusi pie galēja naida, pie piepildīta, pie ienaida, kas ir iedibināts starp pasauli un Dievu. Tāpēc Kristus nāk kā izlīguma nesējs starp pasauli un Dievu un pasauli. Jā, mums ir grūti to iedomāties pašiem ar savu prātu, ar savu spēku. Mēs saprotam, jā, tā ļaunā pasaule, tā samaitātā, tā jau stāv pretrunā ar Dievu, tā labā jau nestāv pretrunā ar Dievu. Bet mēs redzam Jēzus dzīves šo lielāko paradoksu. Viņš saka farizējiem, muitnieku un netiklis Jāņa vējas dzirdējām atgriezās. Jūs ne. Jēzu sauc par grēcinieku, draugu, jo tie gribēja klausīties. Tie, kas bija tur zem tās nulles apakšā, kur saprata, ka viņiem nekā laba nav. Tie tā kā sadzirdēja. Tie, kur bija virs tās nulles, jo augstāk viņi bija virs tās nulles, jo tālāk viņi stāvēja no Jēzus. Un tā ir cilvēces un pasaules traģēdija. Reizē apsūdzība un reizē traģēdija. Briesmīga, šausmīga traģēdija, kur tiešām tas, kas ir pasaulē, tas nesasniedz Dievu. Tāpēc apostols Pāvils saka, ja kāds iedomājas, ka viņš šai pasaulē kas ir, lai viņš tad to par neko. Tikai tad viņš var nākt pie Kristus. Ka viņš redz, ka arī tas labākais viss stāv pretī Dievam. Tā ir lieta, ko mums no svētiem rakstiem jāmācās. Tāpēc arī ļoti svarīgi ir saprast, ka šīs pasaules mīlestība ir ienaids Dieva acīs un Dieva mīlestība ir izsauc naidu pasaulē. Viss šīs lietas, ka viņas ir nesavienojamas. Tie tikumi, ko pasaule uzskata par tikumiem, un tā gudrība, ko pasaule uzskata par gudrību, nav Dieva gudrība. Tas mums jāmācās no svētiem rakstiem. Mums pašiem to ir grūti kaut kādā veidā saprast. Jo apostols Pāvils saka, ja pasaule ar savu gudrību būtu Dieva gudrību sapratusi, tad tie nebūtu situši krustā godības dzīvības kungu. Bet tā kā pasaule ar savu gudrību nevarēja Dievu viņa gudrībā satvert, tad Dievam lapa tika ticīgos glābt ar muļķīgu sludināšanu. Tātad ne šīs pasaules gudrību mēs sludinām. Tāpēc, ka viņi ir ienaidīgi pret Dievu. Viņi rada tikai šīs pasaules
lepno pašdievišķošanos un ved viņu aizvien tālāk un tālāk prom. Lietas ir it kā pašas par sevi labas. Farizēji bija vislabākie vīri, vislabākie zēni visā Izraēla tautā. Viņi nebija vissliktākie, viņi bija vislabākie, bez šaubām. Bet viņi bija tieši tie, kas nostājās ar naidu, nāvi dvešot pretī Kristum. Tātad pestītājs saka, mīliet citu, bet nebrīnieties, ka pasaule jūs mīļos nemīlēs, bet nīdīs. Neesiet pārsteigti. Un viņš saka, jo jūs piederat man, un viņi ir, ja tā varētu teikt, līdz galam ienīdusi man, nostājusies tajā galējā naida formā pret mani jau pirms jūs tāpat mani ļaudis. Viņš saka, ja jūs būtu no pasaules, tad pasaule mīlētu to, kas tai pieder. Tā kā jūs neesat no pasaules, bet es no pasaules jūs esmu izraudzījis, pasauli jūs ienīst. Nu jā, šis pasaules naids, protams, viņš ir, un pestītājs viņu brīdina, un tas ir grēcīgā cilvēka galējs apmātības stāvoklis. Viņš vienkārši ir vēlnu varā, pilnīgā vēlnu varā. Bet šo cilvēku dēļ mācekļi tiek sūtīti pasaulē. Svētais gars tiek viņiem dots palīgā, un tālāk, tātad mēs arī lasām, ka atnācis, aizstāvis, pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un tiesu. Tas ir svētā gara darbs, bet caur mācekļu liecību, caur viņu kalpošanu. Tur cilvēki tiek atgriezt no grēkiem, un pasaule nāk pie ticības. Un tur ir šis Dieva darbs, ko viņš ar savu svēto garu evaņģēlijas sludināšanas rezultātā dara. Un tālāk viņš saka, atcerieties vārdus, ko es jums sacīju. Kalps nav lielāks par savu kungu. Ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs. Ja tie turējuši manus vārdus, tie turēs arī jūsējos. Bet to viņi darīs mana vārda dēļ, jo viņi nepazīst to, kas man sūtīs. Ja es nebūtu nācis un runājis uz viņiem, tad viņiem nebūtu grēka. Bet tagad viņiem nav ar ko attaisnot savu grēku. Tas, kas nīst mani, nīst arī manu tēvu. Ja es viņu vidū nebūtu darījis tos darbus, ko neviens cits nav darījis, tad viņiem grēka nebūtu. Tagad viņi tos ir redzējuši, bet man ir ienīduši gan mani, gan manu tēvu. Bet, lai piepildās vārds, kas viņu bauslībā rakstīts, tie man ienīduši bez pamata. Tālāk pestītājs arī rāda, ka šis pasaules naids jau nebūs pret arī mācekļu grēkiem, bet viņš būs pret viņu labajiem darbiem. Nebūs pret mācekļu nepilnībām tik daudz, kā pret to, kur atklāsies Kristu žēlastības pilnība. Tas ir tā pārsteidzoši vēl vairāk. Tas nebūs vienkārši naids, kā mēs to redzam, sirdī naids. Tāda īpašība, naidīgums. Tā būs darbība. Kā mani vajājuši, tā vajās arī jūs. Ļoti konkrēti tas konfrontācijā ar Kristus patiesību pasaule kļūst teju vai traka un ne tikai izjūt naidu, bet atmet savu pieklājību, atmet savu taisnību, atmet visu, kas ir viņas tikumi lielie. Un metas Kristu vajāt. Īsti pat nav par ko. Viņi nevar viņam inkriminēt nevienu grēku.
Bet, ja mēs saskaitītu, cik jaunajā derībā reižu viņš ir bijis nāves draudos, ja, kur ļaudis pret viņu saceldamies, ir gatavi viņu nomētāt ar akmeņiem, nogrūst no klints, tad tās tomēr būs jau kādas 10 reizes vismaz, ja, kur viņi nolēma viņu nonāvēt. Par ko? Nevienu ļaunu darbu viņš nav darījis, nevienu nav apzadis, nevienu nav noslapojis. Jā, ir dziedinājis, jā, ir paēdinājis, jā, ir brīnums darījis, jā, ir evaņģēliju sludinājis. Jā, lielākie grēcinieki ir atgriežušies, sēdējuši pie viņa kājām, klausīdamies Dieva valstības vēsti. Bet tas ir izraisījis naidu, vajāšanas. Turklāt, ne jau no kaut kādiem ļaudīm, kur mēs varētu iedomāties, mēs esam nonākuši kaut kādā, laupītāju vai slepkavu bandā, kur varbūt, par kaut kādu mazāko iemeslu vai bez iemeslu, tu saki, var zaudēt dzīvību. Mēs esam nonākuši pie viszolīdākajiem ļaudīm, kādi pasaulē bija. Pie viszolīdākajiem. Pie viszinošākajiem dievu lietās. Tur bija šīs vajāšanas. Ja vēl romieši, tādi vai šādi, vispār no tām lietām tāli stāvēdami, neko par to nezinādami, bez konfrontēšanās ar Kristu tā kā tieši, bet tā kā pa gabalu skatīdamies, tie vēl bieži vien tā kā nevajāja, ne kā pat mēģināja tā kā aizstāvēt vai kā. Tad tie, kas bija tajā iesaistīti, krietnākie, dievbijīgākie ļaudis pasaulē, tie bija gatavi vajāt. Tas, kur pēkšņi pazūd viss taisnīgums, viss brīnišķīgā izkoptā personība un tās visas lietas. To jau mēs arī redzam, ka šī konfrontācija Kristus evaņģēlija dēļ kaut kur tā samilst arī mūsdienās. Tad mēs varam redzēt, ar kādu lielu naidu kādreiz tik ārkārtīgi jauki cilvēki var vērsties pret evaņģēliju. Mēs to zinām pie mūsu ticības tēviem. Ar kādu naidu izraisīja Lutera sludinātais evaņģēlijs, kur šie pretinieki neko nevarēja no svētiem rakstiem pierādīt, ka viņš kaut ko maldīgu mācītu, kaut ko ļaunu. Bet tas naids bija tik liels, ka ķēniņi aicināja beidzot taču asinīs noslīcināt šo briesmīgo ķecerību, kas Vācijā ir ieperinājusies. Tas bija cienījamais Henrijs VIII, kurš saņēma par to pāvesta zelta rozi. Tas ir augstākais apbalvojums, ko pasniedza Zaļajā ceturtdienā katru gadu tur, kādam, kas bija īpaši. Un tika ārkārtīgi cildināts. Pēc tam jau izrādījās, ka nemaz jau tik cildināms viņš nebija, arī paši romieši to pēc tam dabūja nožēlot. Bet cik ārkārtīgs bija tas naids, cik neaptverams. Bet tam nevajadzētu par to brīnīties, jo pestītājs to iepriekš ir teicis. Viņš neteiks, jo jūs būsiet labāki, jo jūs mīlēsiet vairāk citu, jo jūs vairāk man sekosiet, jo jūs gribēsiet skaidrākā mācībā būt, jo pasaule vairāk ticēs, jo pasaule vairāk jūs apbrīnos, jo pasaule pret jums būs laipnāka. Nē, tieši otrādi. Jo baznīca vairāk pilda to un dara to, kas viņai jādara, jo vairāk ir naida no pasaules. Labi, varbūt tas nav tāds ļoti precīzs piemērs, bet paskatieties, mūsu evaņģēliskā luteriskā baznīca šodien, kas tiešām cenšas, ar daudzām atrunām un daudzām lietām, kas būtu komentējamas vai skaidrojamas, tomēr turēties pie evaņģēlija vairāk nekā citas konfesijas mums šeit Latvijā.
Kuru visvairāk lamā? Kuru visvairāk kritizē? Tieši mūs arī visvairāk pavīzē, visur, kur citur. Jā. Kāpēc? Vai kādas pedofīlijas dēļ, vai zakšanas dēļ? Nu, nē taču. Bet tādēļ, ka gribam turēties pie rakstiem. Bet šī naida dēļ viens otrs jau skatās, varbūt kā vai kaut ko mainīt, lai šis naids, un nu labi vajāšanas nav, bet nu lai nesāks ar pat vajāšanas. Un var pienākt laiki, kad vajāšanas var sākties. Kā mēs to zinām, daudz viet, kur ļaudis turas pie tikuma un sludina veselīgo Kristus mācību, arī attiecībā uz laulību un ģimeni, viņi ir zem sitiena rietumos. Nu, mēs vēl tā kā nē. Tie, kas neseko Kristum, tie, kas seko pasaulē, pasaule mīl to, kas pieder viņai. Apostols Jānis saka, tāpēc pasaule klausās maldu mācītājs, ka tie runā pasaulīgi. Tāpēc viņi tos mīl. No mums viņi ir nākuši, bet tie nav mūsēji. No mums viņi ir iznākuši, bet viņi nav palikuši. Ar to mēs redzam, ka viņi nav mūsēji. Un tāpēc pasaule viņus klausās. Tāpēc pasaule viņus mīl. Tādus mācītājus pasaule mīl. Bet tādus, kas sludina Dievu vārdu, apliecina visā skaidrībā, sekodami Kristum un tikdami Kristus mīlestības uzturēti, nu tie ir nicināmi, nīstami, nu un arī vajājami. Arī vajājami. Nu tā tad Jēzus saka tā, kalps nav lielāks par savu kungu, ja tie vajājuši mani, tie vajās arī jūs, ja tie turējuši manus vārdus, tie turēs arī jūsējos. Redziet, tomēr tai pasaulē ir iedzīts kāds ķīlis, kāda šķirtne. Ar visu to tā nav tāda stāvēšana, ka nu ir kaut kāda monolīta organizācija, kristīgā draudze, un viņai pretī stāv monolīta pasaule. Un tad savā starpā viņi tur cīnās. Nē, šī mācekļu darbība pasaulē novedīs pie tāda rezultāta, ka kāda no pasaules turēs Jēzus vārdus, turēs mācekļi pasludinātos vārdus un būs patiesībā Dieva bērni, taps piepulcināti kristīgai draudzei. Jā, no neticīgiem, no pasaules, un mēs paši to zinām, kāds notiek. Paši esam no pasaules piepulcināti pie Kristus pulka. Viņi saka, bet to visu viņi darīs mana vārda dēļ, jo viņi nepazīst to, kas man sūtīs. Un šeit ir runa par Kristus personu vārdu. Mana personu vārda dēļ. Redziet, šeit Jēzus runā par to zīmogu, kas ir šī šķirtne cilvēka ausīs, cilvēka uztverē, šīs pasaules attieksmē. Tas ir Kristus personas zīmogs, viņa personvārds, kur mēs sludinādami Dievu vārdu par autoritatīvu atzīstam to, kas ir mūsu kunga vārdi, kas ir Dievu vārdi, kas ir Jēzus Kristus, Dieva dēla vārdi, un to turam par augstāko autoritāti, un tad kādi vai nu to pieņem, vai nu to atraida. Tātad ne savu mācību māca kristīgie ļaudis vai kristīgie mācītāji, bet viņi sludina Kristus vārdā to, ko Kristus ir teicis. Un šī attieksme pret Kristu, viņa tad arī parādās šajā šķirtnē, kur viena daļa paliek pretestībā, naidā, neiecietībā, vajā kristīgo draudzi, un otra daļa kļūst par kristīgo draudzi. Jā, varbūt mazāka daļa, bet kļūst. Un tas notiek tādā
neparastā veidā, ka tas nav saistīts, un tas ir neparasti, ar tādu kaut kādu īpašu Dieva atziņu. Jēzus šeit to tā kā parāda, un tā ir tāda diezgan sarežģīta lieta, ka patiesībā Dieva atziņa nav nevienā radījumā šajā pasaulē tāda, ka viņš varētu izvērtēt. Bet viņš vai nu pieķers Kristumu svētā gara spēkā, vai nu atraida Kristu. Un tad viņā rodas Dieva atziņa, ja viņš pieņem, ja viņš ir Kristus aptverts, ja viņš patur Kristus vārdus. Bet tas pirmais ir Kristus autoritātes pieņemšana. Un šis vārds, personvārds, ir kā zīmodziņš uz visu, ko viņš darījis, uz visu, ko viņš ir runājis, mācījis. Un tur uzreiz tad arī izšķirs šī straume pašķirs vai šie cilvēki tad atklājas vai nu kā Dieva ļaudis, ka viņiem šis Kristus autoritāte ir nozīmīga un absolūta, vai nu tad viņa vārds ir nīstams un nepieņemams, un tad šie ļaudis paliek pasaulē un grēkā. Bet viņa vārds ir cieši absolūti saistīts ar attieksmi pret Dieva dēlu, nevar atraut no attieksmes pret Dievu radītāju, Dievu tēvu. Bieži vien ir tā, ka ļaudis, kas tā kā, ir tādā jūdu tradīcijā vai islāma tradīcijā, viņi tikai uzskata, mums ir Dievs, un tad mums Kristus vairs nav vajadzīgs. Viņi uzskata, ka ir kāds ceļš pie Dieva ārpus Kristus. Un mēs zinām 14. nodaļā, ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens var nākt pie tēva, kā viens var mani. Jau 5. nodaļā viņš ir teicis, mēs lasām, kas godā mani, tas godā tēvu, kas man negodā, tas negodā arī tēvu. Tātad Dievs ir atklājies savu dēlu. Un ja šo Dieva atklāsmi dēlā cilvēks atraida, viņš atraida pašu Dievu, tēvu šajā gadījumā. Kas atraida cilvēku Jēzu Kristu, tas atraida Dievu, tas paliek bez Dieva. Jo Jēzus jau savā cilvēcībā nācis redzams. Jā, šajā cilvēcībā ir dievišķi spēki un varenība izpaudušies, bet vispār tā ir bijusi cilvēcība. Kā Luters teica, es nezinu nekādu citu Dievu, kā vienīgi cilvēku Jēzu Kristu. Jo Dievu tāpat viņš nevar bez cilvēka Jēzus Kristus atvērt. Nevelti mūsu kungs 15. arī 14. nodaļā saka Filipam, kas redz mani, redz tēvu. Nu kā, Filips jau kā redz, ne jau kaut kādu, es nezinu, mistisku atklāsmi. Viņš skatās ar acīm, tāpat kā es tagad skatos uz jums un jūs uz mani. Vai kurš skatās, jā. Tādā veidā mēs kaut ko redzam. Tādā veidā Jēzus arī par to runā. Nekur citur, ārpus tā, ko redz, jūs Dievu nevarat ieraudzīt. Ārpus tā, ko jūs redzat manī, viņš saka. Jūs neko par Dievu nevarat ieraudzīt. Un tāpēc šī ciešā Dieva atklāsmes, šis fokusējums Kristū, viņa krustā, viņa darbā, kur visā, ko Jēzus dara, Dievs atklājas visā pilnībā cilvēkiem pieejamā veidā. Jā, ne visu mēs saprotam, ne visu mēs varam novērtēt, bet tāpēc mums jāmācās, kā to Pēters teica, kad viss teica, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Tad, kad Jēzus vaicāja, varbūt arī jūs gribat iet prom, tad Pēters teica, kungs, pie kā mēs iesim? Te ir mūžīgās dzīvības vārdi. Mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva dēls, ka tu esi svētais. Mums nav, mēs varbūt arī nesaprotam visu, bet mums nav pie kā iet. Viņi ir viņam pieķērušies, tāpēc viņi ir Dieva ceļā. Bet jebkurš ceļš bez Jēzus ir neceļš.
Tas nav ceļš pie Dieva. Un te pestītājs runā gan par saviem vārdiem, gan par saviem darbiem. Turklāt viņš īpaši izceļ savus darbus. Šie darbi parāda Dievu žēlastību. Mēs redzam žēlastību un tikai žēlastību, un atkal žēlastību viņa darbos. Nekur nav bijis tā, ka kāds grēcinieks būtu pie Jēzus pienācis. Viņš pateica, šitas cilvēks ir pārāk ļauns, lai viņu dziedinātu. Jā, Jēzum kādreiz ir jāvaida un jāsten, ka viņš redz, kādu cilvēku viņš dziedina, un kur šis cilvēks atguvis savus miesas spējas un spēkus, iet varbūt darīt pat savus grēkus vai zaimot Jēzu. Arī tādas lietas droši vien notika. Bet nekad viņš neatraidīja nevienu, kas nāca un viņu lūdza. Jā, ir varbūt atsevišķs gadījums par to kanāniešu sievu, kas nāca un lūdza. Bet tas jau var bija tāds, jāteic, nepilnīgs atraidījums, kur šajā cīņā šī sieva palikdama šajā lūkšanā un šajā neatlaidībā bija kā piemērs pēc tam mācekļiem, kur Jēzus viņas ticību uzlielījis, arī piepildīja viņas šo te lūgumu. Tā nebija tāda īsta un strikta atraidīšana, tā bija tāda drīzāk mācekļu pamācīšana, lai parādītu, cik šajā pagānu izcelsmes sievā, neizraēlietē, ir dziļa ticība un paļāvība, kāda varbūt nav daudziem Izraēlā. Tātad viņš ir darījis šos darbus, kas ne ar ko nav salīdzināmi. Jā, pat tās liecības, kas ir naidīgo jūdu liecības saglabājušās līdz mūsdienām, var nojaust, ka viņš ir darījis abrīnojams pārsteidzošus darbus, bet viņi ir varējuši visus šos darbus iztulkot pret viņu. Kad viņš zina ārā velnus, tie teica, viņš zina ārā dēmonus ar Belcebulu spēku. Kad viņš dziedināja, tad viņi uzskatīja, ka tā ir kaut kāda burvestība vai ļaunums. Traki palikdami redzēdam, kā viņš dziedina. Kādreiz slimniekus pat viņa priekšā likdami kā ēsmu lamatās. Vai tik viņš sabatā nedziedinās? Pagrūdīsim to ūdens sērdzīgo, pagrūdīsim to ar nokautušo roku viņam tuvāk, lai tak viņš pamana. Un, ka viņš dziedinās, tad mēs varēsim viņu apsūdzēt. Tad mēs varēsim viņu saistīt. Nevienas lamats nedarbojās. Viņš to visu darīja brīvi, aizbāz visiem mutes, viņam nebija ko atbildēt. Vai tāpēc viņi aizgāja mājās un teica, jā, šis tiešām laikam ir Mesija. Es laikam kļūdījos. Nē, naids palika vēl lielāks, vēl briesmīgāks. Viņš saka, es esmu darījis darbus, kādus neviens nav darījis. Neviens. Pat jūdi savā naidā saista viņa darbus ar Dievu ļoti savādā veidā. Jeruzālemes Talmudā rakstīts, ka šis Ješū tika piesists krustā, jo viņš nodarbojās ar buršanu. Viņš nozaga templī svēto Dieva personu vārdu un ar viņu būrās. Ievērojiet, nevis vēlnojas astes saķēra un ar velnu būrās, bet ar Dieva svēto vārdu, ko viņš bija nozadzis. Dievs bija kaut kā pagriezies, uzgriezis muguru laikam savam svētajam vārdam, un pa to laiku Jēzus tā kā nočiepis un ar viņu būrās. Tas bija viņi saka, tas bija no Dieva, bet tas bija negodīgi no Dieva. Tas bija it kā ar Dievu vārdā, bet tas bija blēdība.
Jo viņi saprata, ka neviens dēmons, neviens vēlns nevar izdarīt to, ko Jēzus darīja. To tikai Dievs var darīt. Kā šis brīnišķīgais aklais 9. nodaļā viņš teica, es nezinu, vai viņš ir grēcinieks, bet Dievs, viņš tomēr man ir dziedinājis. Dēmons nevar atvērt acis cilvēkam, kas ir no dzimšanas neredzīgs. Tāpat viņa ienaidnieki bija konfrontēti ar to, ka tas ir kaut kas dievišķs, bet iedomājieties kādu izgudrot aizbildinājumu tam. Tas ir nācis no Dieva, tas ir bijis Dieva vārdā, bet viņš ir nozadis Dievu vārdu templī un ar viņu būries. Tas ir citāts no Jeruzalemes Talmuda. Tas nav tāda. Tas, uz kā jūdaisms pēc tam arī ir, tā kā audzis un ar tādu priekšstatu, ar tādu izpratni. Daudzus izrēliešus pazudinādam. Tāda viņš saka, ja es viņu vidū nebūtu darījis tos darbus, ko neviens cits nav darījis, tad viņiem grēka nebūtu. Tagad viņi to ir redzējuši, bet man ir ienīduši. Gan mani, gan manu tēvu. Un šeit atkal ir tas vārds, ienīduši kaut kāds pārējošs naids, bet ir nonākuši pie galējās, nocietinātās naida izpausmes. Pie pastāvīga, paliekoša naida stāvokļa ar Dievu. Kad Dieva vārds saka, es nenošķirs manu mīlestību no ticīgā, ne pagātne, tagadne, nākotne, spēki, ne varas. Jā. Ne augstumi, ne dziļumi, ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne lietas nākamās esošās nespēj šķirt mūs no Dieva mīlestības, kas atlaisies Jēzu Kristu. Tas ir Pāvila vēstule Romiešiem 8. nodaļa, beigas, jā, pašas. Jā, tas tā ir rakstīts. Jā. Tā tad tālāk Jēzus saka, bet lai piepildās vārds, kas viņa bauslībā rakstīts, tie mani ienīduši bez pamatu. Šie ir mesiāniskie psalmi, kas tiek citēti 35. un 69. Kur ir runa par šo te cietēju kalpu, par Kristu, kur šis pasaules naids pret viņu ir vērsts. Jau šajos pravietojumos tas parādās, bet tie ir mani ienīduši, šeit tulkojumā ir bez pamata, bet tā kā velti, jā. Pilnīgi tukši. Un tālāk Jēzus pāriet pie šīs paraklēta tēmas, kas jau bija mums 14. nodaļā, svētā gara apsolījums, kur viņš teica, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Un tālāk viņš turpina, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kurš no tēva iziet, viņš liecinās par mani. Arī jūs lieciniet, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Šis patiesības gars, par ko Jēzus jau ir runājis, viņš nāks palīgā tajā situācijā, kur ir šis pasaules naids un kur ir šie dieva ļaudis, kas ir šai pasaulē, un viņi ir ar īpašu misiju un uzdevumu. Šeit Jēzus saka, arī jūs lieciniet, lai jūs esat kopā, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma. Jāņa evaņģēlijs īpaši uzsver vārdu liecināt un liecinieks.
Par ko kristīgai draudzei būtu jāliecina, par ko mācekļiem būtu jāliecina. Tas ir ietverts šajā teikuma 2. daļā, jo jūs esat kopā ar mani no iesākuma, proti to, ko esat redzējuši, dzirdējuši, to arī lieciniet. To arī aplieciniet un lieciniet. Mūsdienu sektās bieži vien ir tādas, gan arī tāda liturģiska sastāvdaļa dievkalpojuma liecināšanas. Un tad šie cilvēki, arī gribēdami tad būt liecinieki un tad liecināt, tad viņi tur kaut ko mēģina tad stāstīt. Bet, diemžēl, ir tā, ja kāds pasaka, es tagad jums liecināšu par Dievu, tad sagatavojieties, ka nākamās 40 minūtes viņš stāstīs par sevi. Par to, ko pats piedzīvojis, par to, cik viņš ir, vai kā tur ir, cik viņš slikts ir bijis un cik viņš labs tagad tapis. Vai kā citādi. Tas ir tas parastais veids, kā šie cilvēki saprot šo liecināšanu. Bet mēs tādu liecināšanu ļoti reti katrā ziņā lasām pie apustuļiem, kur viņi stāsta par sevi. Ir atsevišķas reizes. Viena zīmīga vieta ir vēstulē Filipiešiem. Apostols Pāvils stāsta, kāds viņš tur ir bijis, kristīgās draudzes vajātājs un nevainojams, kā saka, visās bauslības lietās, bet viņš to visu tur par mēsliem. Tagad šīs Kristus pārākās žēlastības un godības dēļ, ko viņš ir saņēmis. Bet viss šī liecināšana jau ir tāpēc, lai parādītu, ka tas viss, kas viņā bijis labs, patiesību sakot, nav tas, ko pasaule uzskatīja par labu. Ja šie liecinātāji parasti saka tā, es biju dzērājs, es biju narkomāns, es tur zagu, tagad es vairs nedzeru, tagad es vairs neesmu laupītājs un zaglis, slavu Dievu. Apostols saka, es nebiju laupītājs un zaglis. Es biju nevainojams visās lietās, ko bauslība prasa. Es biju svēts. Bet paldies Dievam, es to visu tur par mēsliem. Tā pārlieku lielā iegūma dēļ, ko es esmu Kristu iegūjis. Tas ir kaut kas cits. Apostols nestāsta. Es biju zaglis, laupītājs, un tagad es esmu krietnes cilvēks. Nē, viņš saka, es biju krietnes cilvēks, bet tagad es esmu kristietis. Kristus man ir satvēris. Es tikai vienu aizmirstams to, kas aizmugurē, tiecos pēc tā, ka es varētu Kristus tā satvērt, kā viņš mani satvēris. Tā ir pavisam cita liecība. Tā nav pasaulīgā liecība. Viņš liecina par Kristu. Pārējie, kas bija liecinieki viņa dzīvē, tie sludināja un liecināja par ko? Jā, protams, viņi kādreiz arī tā kā paši tur parādās tā evaņģēlija vēstījumā. Jā, kā nesapratēji, piemēram, Marka evaņģēlijas diezgan skarbi atklāja mums Pēteri, kurš Kristu aprāja, kurš Kristum pretojas. Tas ir Pētera evaņģēlijas, viņš drīkst to atklāt, bet viņš jau to drīzāk kā tādu nosodījumu, bet viņš neparāda, ka viņš tagad top kaut kāds citāds. Viņš vienīgais liecina par Kristu, par to, ko Kristus darījis. Ko viņš pie krusta ir paveicis. Cik brīnišķīgi ir viņa vārds, cik brīnišķīgi ir viņa darbi. Un tad, kad mēs to lasām, nāk aizstāvis no Tēva patiesības gars, kurš arī liecina. Mēs klausāmies šo brīnišķīgo evaņģēliju liecību vai lasām Bībeli, un ir viens, kas liecina, debesu aizstāvis, kas mums pārliecina. Tas tā ir, tas tā bija, tas tā būs. Viņš liecina līdzi. Viņš ir piesaistīts pie evaņģēlijas sludināšanas, pie Kristus darbu un vārdu
sludināšanas, viņš nāk tur līdzi. Tur, kur cilvēki paši par sevi stāsta, kāda viņi tur ir, cik brīnišķīgi tur. Kādreiz līdz muļķībām, protams, pēdējām, ka viņš tur bija drusku nabadzībā nonācis, bet tad atrada maku un pilna naudu, un tagad viņš ir bagāts. Un tā. Būtu labāk pastāstīt, ka viņš to maku atdeva tam, kurš viņu pazaudējis, bet nē, viņš tikai pastāst par to, kā viņš tagad ir pie naudas ticis. Jā, tā kā tādas visādas muļķības tur vēl nāk līdzi pie viss tā. Tur svētais gars gan līdzi nedarbojas, un neviens vēl nav caur tādu sludināšanu pie ticības nācis. Neviens. Pie izmisuma viens otrs ir nācis. Jā, man tā nenotiek. Kā es šitādu maku neatrodu, vai kā mans vīrs vēl aizvien dzer. Redz, šite viens atgriezās un uzreiz, un es vīru uz visām sapulcītēm izvadājis, viņš neatgriež no dzeršanas. Vienalga, tur varētu turpināt un turpināt. Jo tas nav evaņģēlijs, ko viņi liecina. Tie nav Dieva darbi, ko viņi apliecina. Mēs nesludinām paši sevi. Bet Jēzu Kristu krustā sisto, saka apostols Pāvils. Tātad šeit ir šis liecināšanas īpašais izcēlums. Liecināt. Tas nozīmē dot patiesu liecību par to, ko Jēzus darījis, ko viņš ir mācījis. Mēs jau arī tādā ziņā esam šajā liecinieku pulkā, saņemdami no apustuļiem šo skaidro liecību, mēs viņu dodam tālāk. Nesagrozīt. Cenšamies visskaidrākā, visbrīnišķīgākā veidā, cik mēs spējam to cilvēkiem celt priekšā, cerēdami, kā arī pie šī vārda svētais gars nāks līdzi, palīdzēdams un apgaismodams. Un pestītājs tālāk saka, to visu es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā. Jūs izslēgs no sinagogas. Un pat nāk stunda, kurā katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Un to viņi darīs tādēļ, ka nav atzinuši ne tēvu, ne mani. To visu es esmu jums runājis, lai tad, kad viņa stunda nāks, jūs atcerētos, ka es jums to esmu jau sacījis. Tātad tas ir Jēzus to par pasaules naidu, viņš jau saka iepriekš, ka pasaules mīlestības un Dieva mīlestība nav viens un tas pats, ka pasaules mīlestībai pretī stāv Dieva ienaids un Dieva mīlestībai pretī pasaules naids. Ka šis naids nebūs tikai kaut kāda iekšēja, bet tas būs vajāšanās. Jā, viņš saka, vēl pat vairāk jūs no sinagogas izslēgs. No draudzes tas nozīmē. Redziet, šeit viņš skatās uz šo jūdu draudzi, šo sinagogu kā uz draudzi, jā. Kur ļaudis iedomājas arī Dievam kalpot. Bet tas ir tāpēc, ka viņi nav atzinuši patiesību. Ne tēvu, ne to, ko tēvs ir sūtījis. Tātad, katrs, kas jūs nokaus, domās, kā ar to kalpo Dievam. Jāņa atklāsmes grāmatā ir, cik tad, kad tie, kas jūs bijāt, varat jūs atceraties, vienā debesu godības ainā pēkšņi parādās tie, kas pēdējos laikos ir, kuriem ir nocirsta galva Kristus liecības dēļ. Šo galvas ciršanu mēs zinām, ir vesela reliģija, kas viņu piekopja. Jā, īpaši reliģija. Islāms. Tā ir viņu šī vēršanās pret kristiešiem. Kad bija tas sāsnājums pat te vēl Āfrikā, pilns internets bija ar to, kur viņi lielīdamies un plātīdamies rādīja, kā viņi kristiešiem griež galvas nost. Un Jāņa atklāsmes grāmatā šajā godības ainā šie mocekļi,
kas ir liecinieki palikuši arī tad, kad viņus nokauj. Viņi ir apliecinājuši Kristu, ticību Kristum, pestīšanu Kristum. Kur viņi varēja sevi izglābt, pateikdami vienu frāzīti, kas ir musulmaņu ticības apliecība. Nav cita dieva kā Allahs, un Muhameds ir viņa pravietis. Īsts teikumiņš. Pasaki tikai to. Un tu paliksi, tavu galvu paliks uz pleciem. Nē, šie ļaudis apliecināja to arī ar savam asinīm. Un šis asiņu apliecināšanas paraksts ir visstiprākais paraksts, visstiprākā liecība. Tā ir vislielākā uzvara. Tas ir nevīstošais vainags, kas tiek saņemts. Tas ir kristiešu uzvara tajā sportā, ja tā var teikt, kas ir viņa dzīve šajā pasaulē. Īstais upuris Dievam. Bet tā ir uzvara. Ar to viņi paliek uzticami, un kas paliek uzticams līdz galam, tas taps izglābts. Jā, ne visiem ir šāds gods. Tikt par Kristus apliecinātāju, lejot savus asins. Ne visiem. Lielākā daļa skatās uz to kā teātrī. Kā apostols Pāvils saka, mēs esam palikuši par teātri. Cilvēkiem un eņģeļiem. Nu kā, teātrī Otelo, Žņauts, Desdemona neviens nesteidzas palīgā. Vesela zāle, sēž cilvēki, neviens nesteidzas palīgā. Dāmas raud, bet neviens nesteidzas palīgā. Vai kur kāda sita izrāde, kur kādu beigās tur nobeidz, vai kur kādu moka. Visi tikai skatās, šņukst, raud, pārdzīvo līdzi, aiziet mājās, nakti nevar gulēt, bet neviens nesteidzas glābt. Tā apustulis bija darīts par teātri, eņģeļiem, pat eņģeļi skatās, šņukst, raud debesīs, bet nesteidz palīgā. Nu, tie tak varētu palīdzēt. Bet apostols saka, mēs esam padarīti par pēdējiem. Jā, bet tādi spēles noteikumi. Viens skatās, jūt līdzi, tas ir labi. Tie, kas jūt līdzi, arī ir savējie. Bet tie, kas ir tie īpašie, kuri tad ir, jāteic tā, atrasti cienīgi apliecināt arī ar savām asinīm. Redziet, tur jau nav tā, ka tagad visus kristiešus pēc kārtas liktu, ka viņi ar savām asinīm apliecina, tad tā būtu, jāteic, tas rezultāts būtu diezgan slikts, es domāju. Tāpēc tikai tie, kas ir atrasti cienīgi un tam gatavi, arī, tad atsevišķos gadījumos tad top līdz tam šāda veida finālam. Bet tie pārējie, jā, viņi jūt līdzi un ar to apliecina, ka ir savējie. Jā, tādā ziņā. Aizlūdz un jūt līdzi. Un katram ir kaut kas cits šajā ziņā. Bet apustuļi, jā, tiem bija tātad šī īpašs uzdevums arī ar savu asinīm apliecināt, un martīru asinis, kā teica senajā baznīcā, ir baznīcas sēkla. Tāpēc, ka ir kādi, kas ir šo viņiem nolēmto misiju iznesuši un piepildījuši, tāpēc baznīca ar to viņi dzīvo, ar to viņi pieaug. Viens tāds īpašs apliecinājums tam ir tāds senbaznīcas apustulisko tēva darbs Smirnas Polikarpa. Mīļā apustuļa Jāņa māceklis Smirnas Polikarps.
Smirnas bīskaps Polikarps. Kāds skaists vārds. Daudz auglis. Karpas auglis, Polita, tas ir daudz. Auglīgais. Šo veco vīru ved uz Romu, lai izbarotu zvēriem vai lai tur sadedzinātu. Nu, tur, cik var nojaust, viņam jau piespriest tā sadedzināšana, protams. Vai nē, Polikarpam nē. Polikarpam bija, tas bija Ignācijām, bija sadedzināšana, Polikarpam bija zvēri. Un viņi tagad ved uz turienu, lai arēnā viņi tur, kā saka, saplostie zvēri. Un tad ir kādi labi ļaudis gan no savējiem, gan no ienaidniekiem, kur iežēlojas par veco vīru un mēģina viņu no tā atrunāt. Kā? Es esmu tik tuvu tam, un jūs tagad man gribat to atņemt. Un lai es vēl tāpēc atteiktos no Kristus, vai lai bēgtu? Nu, nē. Un viss tas stāsts ir par to, nu, ja Dievs dos, tad varbūt arī to kaut kad iztulkos latviski, jūs varēsiet lasīt. Nu, vai nu es, vai kāds cits, bet, nu, jā, redzēsim, kāds būs. Tas tikai parāda, kā šie ļaudis to saprata tā pavisam neparastā veidā. Mums drusku tā domāšana ir tā kā tāda zudusi, un nav jau arī tāda iemesla, nav jau nevienam jāuzprasās. Bet kad nāk tādi laiki, tad, nu, tad ir tā, ka tad tādi cilvēki rodas, ja kāda atsevišķi. Nu, un tie pārējie, tie neko nevar palīdzēt, tie iet līdzi, raud, žēlo Polikarpu, bet viņš iet savā ceļā, beigās arī viņš saka, lai mani kā nobriedušu graudu samaļ zvēru zobi, lai es topu par, man liekas, par maizi, vai kaut kā tā viņš saka. Jā. Nu tā. Redziet, pestītājs to visu jau ir runājis, lai tad, kad nāk šī tumsa stunda, jūs atcerētos. Viņš to ir teicis, nebrīnieties, viss ir kārtībā. Jūs esat pareizā ceļā. Nu, ja tā stunda nenāk, viņu stunda mūsu dzīves laikā, nu tad viņa nenāk. Tad mēs paliekam skatītājos, bet, nu tad tā, jā. Tad raudam līdzi, tad jūtam līdzi, nu, tad esam savējie, bet, nu, tādā ziņā. Nu, tik tālu mēs esam. Vai ir kādi jautājumi? Vai? Jā, nu, es gribēju pajautāt, vai augstais priesteris, kas teica, vai ne, kad par to gudrību, vai ne, kad augstais priesteris, kas teica, labāk vienam mirt par visiem, nekā visiem mirt. Jā, nekā viss vai tautība. Vai tā bija gudrība, vai Dieva? Ir tā, ka par pravieti nepadara tas, ka tu pasaki pravietiskus vārdus. Jo pravietiskus vārdus var pateikt arī cilvēks, kurš nav pravietis. Jā. Un šai gadījumā arī Jānis to tā kā savā evaņģēlijā, iepriekš, kad mēs par to runājām, ja, tieši, kad bija tā, es aizmirsu, kura tā bija nodaļa, vai tā bija 11. beigas, vai kaut kad, nu, tur, vai kaut kā, nu, kur bija šī sapulce, ja, kur Jēzus nolēma nodot nāvē, tad mēs runājam par to, ka Jānis teica, to viņš neteica no sevis, bet pravietoja būdams tā gada augstais priesteris. Jā. Nu, jā, tas ir tas jautājums, vai cilvēks ir no patiesības, pat ja viņš pēkšņi pasaka patiesus un pravietiskus vārdus. Viņš jau to domāja pa savam. Viņš jau nedomāja, ka Jēzus būs upuris par visas pasaules grēkiem, kā ar viņa krusta nāvi paudžu paudzēs cilvēki iemantos grēku piedošanu mūžīgo dzīvību. Nu, tas ir šo vārdu pravietiskā jēga. Bet viņš jau domāja tā,
ka, īsti labi jau nav, ka mēs tādu vīru, kurš tomēr ir tautā ieredzēts un kuram mēs neko nevaram īsti pierādīt, ka viņš būtu ļauna darījis, ka mums tur ir, tā kā drusku, jāpiemiedz viena acis un jānospļaujas un tad jāizdara gal galā to, ko mēs esam nolēmuši darīt. Jo tam ir pamats tāds. Ja tagad mēs viņu nenonāvēsim, tad tauta viņam sekos, atnāks romieši, un tad mēs pazaudēsim šo vietu, un gal galā šī tauta arī cietīs. Sāksies lielas nepatikšanas. Bet ja mēs viņu nonāvēsim, tad viss ar to būs atrisināts. Ir cilvēks, ir problēma, nav cilvēku, nav problēmas. Ja? Kā mēs to zinām, šīs pasaules gudrinieki tā ir izteikušies. Jā, un kaut kāda taisnība tajā visā, protams, ir, bet tā nav dievišķa gudrība. Un tas nav tas, ko patiesībā nozīmē Kristus nāve. Ja, tādā ziņā. Viņš nebija ar to, ka viņš pateica vārdus, ko Jānis teica, un tie bija pravietiski vārdi, bet tas nenozīmē, ka viņš bija Dieva pravietis. Tāpat kā, kad karavīri Jēzu kronējuši ar ērkšķu kroni un ietērpuši purpura apmetnī, kad viņi metās viņa priekšā ceļos, teica, esi sveicināts jūdu ķēniņ. Viņi jau viņu negodināja. Bet viss žesti, vārdi, tie bija godināšanas vārdi, bet tie bija ķēmošanās izsmiekla vēlnišķīgie vārdi. Tas nāca no viņas sirds. Ārēji jau viņi pateica tā, kā mēs varētu pateikt, viņš saka, ir jūdu ķēniņš, viņi metas ceļos un saka, es sveicināts, skaisti, jauki dod godu viņam. Nē, taču, viņi laupa viņam godu. Tā kā, arī ar augsto priesteri tieši tāpat, jā. 16. nodaļā. Un tie jūs izslēgs no draudzes, un nāks laiks, kad tas, kas jūs nokaus, domās ar to Dievam kalpos. Tas ir domāts tā kā šauri, tā kā draudzē, tā kā tikai kristieši, tā kā baznīcā tā, vai, kāpēc es to prasu, es vienkārši par to tā domāju pēdējā laikā diezgan daudz, ka, vai viņi tur var iezīmēt, ko es pastāstīšu tagad, tur tajā, vai viņš tur dara, vai tas arī būtu nav. Tā kā ar Krievijas karu un Ukrainu, kad, tāpēc, ka tur baznīca ņem dalību aktīvi. Krievijas pareizticīgās baznīcas, tas Kirils, viņš vairāk kārt ir uzstājies ar tā tieši ideoloģiju, kad tieši, kad jūs nododat tur savus dzīves, tā kā ziedojat, un tad ar to jums tiek piedot grēki, jūs cīnaties pret ļaunumu, un tagad jūs cīnaties pret fašistiem, pret antikristu, pret izdzimteņiem, un tā kā dod savu svētību, un tā kā nokauja Ukraiņus, un saka to kalpojumas Dievam, ka jūs pildat dievišķu uzdevumu. Viņš iedod šajam karam, šai slepkavībām, iedod attaisnojumu garīgi tādu, kad to jūs kalpojat Dievam, labajām. Jo visa rietumu pasaule ir ļaunumā grimus, un jūs kalpojat Dievam. Tā kā. Tur jāteic tā, es to sadalīju divās daļās. Tā viena daļa ir tā Kirila daļa, ko labi izstāstīja, un tā, tā attiec uz šo te pašu garu, par kuru Kristus runā noteikti. Bet, protams, ka tur ir tāds elements kā politiski iemesli vairāk. Ja? Tas ir tāds svētā kara doktrīna. Bet piesakts reliģija. Jā, piesakts reliģija. Es domāju, ka tas noteikti ir solis uz to, par ko Jēzus saka, vai gandrīz vai jau turpat. Bet tas, kas vēl būtu jāņem vērā, ka te gluži nav tā, ka šis karš ir, tāpēc, ka Ukraiņa būtu brīnišķīgi evaņģēliska tauta, kas tā kā gribētu dzīvot evaņģēlijā un tikai Jēzum Kristum savam kungam vien kalpot. Tas tā gluži nav, ja?
Tā kā līdz ar to tas no vienas puses tas tā ir, no otras puses, es domāju, ja tur ir tiešām arī taču daudz kristieši iet bojā, tad kaut kādā mērā tad tas būtu varbūt attiecināms uz viņiem, bet tādā tīrā veidā noteikti nē. Jo tas nav Kristus vārda dēļ tomēr, ja? Tas nav, un tāpēc šo tīrā veidā mēs varam attiecināt uz tām vajāšanām, kas ir bijuši, teiksim, reformācijas laikā kristīgās baznīcas iekšienē. Ka tos, kas gribēja evaņģēlisko mācību apliecināt, tur bija, tie nebija daudz tādu gadījumu, bet, pietiekami daudz viņi bija, ja tā kopsumā skatās, ja, piemēram, Vērkuļu nakts notikumi, tie bija vēl tuvāk, tur bija, protams, politiski kaut kā, bet, Vērkuļu nakts notikumi Francijā bija, savā ziņā tie, kas bija šie evaņģēliskie kristieši, tika noslapkavot tikai tāpēc, ka bija evaņģēliskie kristieši. Nekāda cita iemesla dēļ, ja. Bet politikā tur bija drusku klāt. Bet, tai pašā laikā mēs zinām, ka varbūt mazāk politika ir klāt tajos martīrijos, kur tiešām no islāma puses nāk tas, ja, kur viņi tiešām, tur ir tā svētā kara doktrīna, un viņi tiek vērsta nevis pret rietumu sabiedrību vispār, bet viņi atrod tur kādus kristiešus, tur, es nezinu, tuvējos ciemos vai pilsētās, ja, un, teiksim, viņus slepkavo, ja. Tas tad ir, tādā tīrā veidā. Bet, protams, ka tā tendence tur ir tajā, Kirili, nepārprotam, viņi tur ir tajā attieksmē, tajā tiešām antikristīgajā svētā kara doktrīnā, ka cilvēks ar savu krišanu ir kā tādā taisnīgā karā, kas patiesībā ir netaisnīgas iemiesojums. Viņš varētu nonākt debesīs. Tas ir patiesībā tā vairs nav kristīgā ticība, tas ir islāms. Mēs varētu teikt, labi, viduslaikos krusta karos bija kaut kāda tāda pāvestības kroplība, ja, ka viņš pasludināja krusta karu, kad pāvests pasludināja krusta karu, tad tie, kas tajā bija krituši, lai kā viņi tur būtu nelieši, viņi nonāks paradīzē. Pāvests garantē. Ko viņš var garantēt? Protams, ka tur tā līdzība tāda ir, jā, tam visam. Bet tā īsti, tur tā, tas nav tā pilnīgi uz to, tāpēc tur ir tādas atšķirības, kas ir ļoti būtiskas. Jo šeit ir tieši, nevis, ka tu piedari pareizai, nepareizai organizācijai, kā, bet tieši Kristus un Kristus liecības dēļ. Kristus vārdu dēļ. Kāpēc karš nebeidzas? Mēs slikti lūdzamies, tā. Viņš beigsies. Atstāsim Dievam, Dieva ziņā, protams, kā Dievs to nesaka. Jā. Jo, tur mums, mēs nezinām, kas un kā tur vēl ir iesaistīts, un kas un kā tur vēl virzīsies, Dievs zina. Tā kā viņš arī zina, ka mēs gribam, lai šis karš beidzas, un viņš zina, ka mēs gribam, lai viņš beigtos taisnīgi ar Ukrainas uzvaru, un to viņš visu zina. Kad un kā, atstāsim to viņa ziņā. Viņš to vislabākā veidā arī izdarīs. Jā. Jo viņš ir gudrs ārsts, un viņš ir gudrs visu valdnieks, ja mēs tā viņu šoreiz saucam. Viņš zina, kā to panākt, jo ja viņš ieklausītos mūsu padomos, tad es pat nevaru iedomāties, cik tas slikti varētu būt. Es arī gribēju tā kā pārjautāt vēl īsti tā, gribētu vairāk atvērt to, saprast pasaules mīlestību. Tā labā daļa, kas ir plusā, ja? Un kas ir ar visu to pretstāvoši dievmīlestībai. Un es kaut kā domāju arī, tas izpaustos pilnīgi visur, arī cilvēku attiecībās un visur ģimenēm un bauslīgi vecākus godāt un visur. Un mēs domājam arī, taču arī tas ir viņa radīts un viss bija labs, un tad ar grēkā krišanu, tad arī tā mīlestība tad sanāk. Viss ir samaitāts. Tur viss ir grēka izēsts un samaitāts.
Un lai arī tas neparādās uzreiz acīm redzami kā grēka, bet drīzāk kā tikuma izpaudums, tad tomēr šajā konfrontācijā ar Kristu tas parādās savā vēlnišķīgajā pretī stāvēšanā, kur viss šis pasaules svētums un taisnība un tikumi parādās kā visdziļākais Dieva ienaids un kā teica mūsu tēvi, par tiem cilvēkiem, kas bija tiešām milzīgi apdāvināti, gudri un tā, bet bezdievīgi, ka tie būs tās